Labdien, Latvija! Te Ilze Nāgele no Melburnas. Mans jautājums Kristīnai Saulītei. Kādēļ tu izšķīries balsot vai nebalsot? Manuprāt, mūsu visu pienākums ir balsot, jo tikai tādā veidā mēs varēsim panākt, lai mūsu cerības un mūsu nākotne nonāk pareizajās rokās. Es domāju, ka tieši šī brīdī mums ir ļoti svarīgi nesēdēt malā un noteikti iet balsot, jo šīs ir ļoti izšķirīgas dienas mūsu tautas vēsturē. Kādām domām tu dodies balsot? Es dodos balsot, lai es varu izteikt savu viedokli par Latvijas valdību. Labvakar, Latvija! Šeit Ilze Nāgele no Melburnas. Šodien Melburnā ir pirmā īsta pavasarīgā un siltā diena. Un Latviešu namā ir liela rosība jau no 7:00 rītā. Šogad Austrālijā ir jauni vēlēšanu iecirkņi, vairāk nekā citus gadus. Jautājušu goda konsulam Jānim Dēliņam, cik tad pavisam vietās šogad Austrālijā var piedalīties vēlēšanās Latvijas pilsoņi? No Austrālijā var nobalsot Brisbanē, Pertā, Adlaidē, Melburnā un Sidnejā. Kā vēlēšanas šogad salīdzinās ar vēlēšanām citus gadus? Līdz šim ir nobalsojuši 268 Latvijas pilsoņi, un pēdējās vēlēšanās mums laikam bija 252. Un varbūt, ka viens iemesls varētu būt, ka ne tikai tāpēc, ka cilvēki varbūt lielāku interesi sekot notikumiem Latvijā, bet mums šogad bija dot iespēju, ja Latvijas pilsoņiem bija dot iespēju apmainīt vai iegūt pasas Melburnā, pateicoties ārlietu ministrijai. Un mobilā pasu darbstacija ieradās Austrālijā, un mēs varējām noformēt 346 Latvijas pasas. Un daudz arī šodien piedalījušies vēlēšanās Melburnā. Paldies, Dēliņkungs! Ilze Nāgele, laikraksts Latvietis, speciāli Latvijas televīzijai no Melburnas, Austrālijā.